Uzklikšķiniet uz mums nebūs. Mēs uzzīmējām šeit, lai būtu vieglāk saprast, kā tas izskatīsies, bet dzīmēs Andrus, tāpēc neko daudz vieglāk, no tā netīk. Jā, ideja istabas. Mēs pieturējāmies pie vecā tradicionāla ideja māja, kurā ir iekšā istabas. Mēs apvienojām vairākus no tiem plakātiem, tiešām pie viņiem centāmies turēties. Šis ir, ko jūs ieraugat, kad jūs atverat to mājaslapu. Jūs ieraugat ideja istabas, kur šeit ir malā tie marķējumi, kas nāc no tās manas spēles ar krāsām ir marķēts, kas viņiem ir vajadzīgs. Tur idejas, nauda, laiks, cilvēki vai kaut tam līdzīgs, tā kā jūs varat izvēlēties pēc nosaukuma, par ko viņi ir un pēc trūkstošiem resursiem, vai jums tur potenciāli būs interesanti par ko pielikt. Un šeit var redzēt, kuras no tām istabām ir aktīvas, tas ir, kurās var piedalīties. Redzams, viņas ir visas un komentēt var visu laiku, bet tas izlemšanas brīdis ir ierobežots laikā, piemēram, pusstundu. Pusstundu restīvi, kā EBA pierakstīts uz istabu, un istaba funkcionē stundu, pusstundu. Un tas ir tā kā īsts Google Wave vai īsts videočets, kas viss notiek. Īsti ideja telpa, tikai viņi notiek šeit, un viņi varētu būt arī kā videočets. Tā pašā ir informācija, kurā ir norādīts jau esošais progress, cik tur ir reizes satikšanās notikuši, vai kad būs nākamais atvērtais brīdis, lai tu zinātu arī reālajā dzīvē ierakstīt kalendārā, ka tur jāpiedalās, ka tev jābūt reāli klāt. Cilvēki var reģistrēties tikai savu īsto identitāti, lai nebūtu kaut kādi mūras jūras, kurš kaut ko vienkārši saka tāpat. Es ierakstīju Facebook, droši vien arī kaut kādas citas identitātes izmantot. Un te malā tie cilvēki, kas piedalās, viņu profili redzam. Un pēc tās idejošanas ir arī vērtēšana. Ko mēs galam neizlēmām, kurš tieši vērtē? Mums ir viens variants, kad vērtē Alners, tas grupas izveidotājs. Viņš saliek, piemēram, punktus katram spēlētājiem atbilstoši, cik laika vai cik daudz idejas. Idejas, teiksim, viņš var vērtēt ideju vātos, viņš var vērtēt arī, teiksim, fantrētiem vātos, ja tādi, viņš var vērtēt vairāk kategoriju. Līdz ar to veidojas cilvēku profili. Un tāda tā izteikums nāk vairākas reizes kopā, bet no citas sastāv, tomēr izvēlēties no citu kas vēl mums tāds. Un tur vienkārši tā moderācija, mēs neizdomājam, vai viņiem pēc ideja tāds precīzi noteikumiem, vai arī ir tāds, ka galvenais ir arī šīs grupas moderētājs. Un katru reizi tu redzi, kas grupas istaba ir atvērta atkarībā no kaut kādas noteikti marķējumi. Ja viņi uzliek kaut kādu marķējumu, mums tur ir vajadzīga nauda, tad šīs istabas tēma būs tikai par to, kādu budelu naudu. Vai mums ir vajadzīga, ka mēs darbības partneri, tad tu vienkārši atbilstoši kāpēc. Tas marķējums palīdzēs fokusēt to sarunā, nav tāds vienkārši visi tur visu. Cilvēks, bija jautājums, kā mēs tā darām? Tagad jautājums, vai var jautājums? Kāda atšķirības starp istabas nosaukumu un idejas nosaukumu? Tādā formātā, kā šobrīd Istabas nosaukums ir arī idejas. Istaba ir konkrēts laikā fiksēts pasākums. Un tur ir redzēt iepriekš istabas iepriekš pārstrētīt kāds. Domīgi. Vēstur kā tā istaba ir attīstīgs, kas un atbilstoši tam tu var redzēt, vai tu istaba tā liekas pietiekami produktīvi, vai vēl pietiekami. Plus tā doma ir tāda, ka ir ierobežots skaits arī, ko pats īpašnieks uzliek, cik daudz istabā var piedalīties. Līdz ar to var redzēt tā, ka, ja ir vairāk gribētāji ir pieteikušies, tad istabas īpašnieks viņš iedod caurlāju mācīšanu, ko viņš uzskata tur, ko viņš gribētu. Un tur izmantot to ideju, kas bija par sašķelšanu, ka tad attiecīgi var vairākās sīkākās daļās dalīt un vairākas istabas atvērt. Lai tas būtu konstruktīvi, vienkārši tur pārāk daudz cilvēku. Tā kā šobrīd. Jā, un tad vēl viena labi, tas ir, kad arī ir ierobežots skaits, tad arī man ir jāprofilē, ja es skatos, tas istabas īpašnieks, viņš varbūt vēlās piemeklēt īpaši dalībnieks atkarībā no iepriekšējiem darbu. Līdz ar to atkarībā no tā, kā mēs iepriekš darbojas, tev ir varbūt tik labākās vai sliktākās istabās. Vēl viens jautājums par to talkas principu. Šeit, kas ir tā viena ideja, bet vai jūs domājat arī, ka ja ir nauda jāmeklē, tad tā jāmeklē daudziem cilvēkiem, vai kaut kā to
ir tas, ko viņš grib viņu nelimitēt. Tad ir 30 vai 50. Tā kā, kad noteikts laiks, tad viņam ir jātiek galā ar to pašu motivēšanu. Ja, teiksim, tas ir, viņš varēja pateikt, ka bija 5 cilvēki, viņš izvēlēties, sāk ar 5 cilvēki, viņš ir jautājums no 5. Tas ir atkarībā no tā, kā idejas īpašnieks viņš vēlas. Pat idejas tālāk, ka īstenībā ir noteikti tā pašā istabā. Un viņi varbūt tieši tāpat kā šeit, kad var likt ideju propos, jo mums doma par tām videokamerām, ka tas var principā ļoti līdzīgi. Vēl viens jautājums. Šeit fiziskajā darbā tās idejas, šobrīd tā metodika ir laba, uz labas saraksta prezentē. Kā šeit tas notiks? Vai tās istabas nepārvērtīsies tādu čātu, viņš ir nokaunāt? Es vispār domāju, ko čātu funkciju atslēgt, ka vislabākais būtu, tas būtu kā Google Drive, kur var likt attēlus uzreiz iekšā, tā kā, piemēram, es uzzīmēju lapiņas, ātri nofotografēju vai ieliek, ka visi redz tieši tādu pašu profilu, tā kā mums lielās lapas, kur viņi arī mazīgi tādu redzam. Un tur runā tiešajā laikā ar kā balss, un nevis šis te, jo viņš novīdās vienmēr, tu nesakrīt ar komentārus. Jā, un tā, varbūt iepriekš, tās istabas slēgt, vai pietiekšanas, tā var būt statiska un funkcionāla. Un varbūt ir vajadzīgs lēs, un es varu koncentrēt šeit un šeit, un tas īpašnieks viņš var izrādīties. Bet pat istaba kā tāda, tā ir ļoti uz komunikāciju vērsta. Tad tas istabas atvērtības laiks ir domās tā kā lēmuma pieņemšanā. Iepriekš cilvēki, tomēr viņi skatās tās nedzīvās istabas, viņam komentāros pierakstīt man tāda ideja, tāda, tas, ko mēs darām uz lapām. To viņi var izdarīt, kamēr viņi visu laiku kaut vai naktī vienādi, kurā laikā, tad, kad ir aktīvais brīdis, tad viņi savācās un pieņem kaut kādu lēmumu. Jā, mērķi, ka tas arī atvērts puses, kurā viņš arī konfliktēs. Varbūt Mitris, ko ir vēlas piekrist. Vai būtu vēl kāds jautājums? Vienīgais tāds izaicinājums ir, kā, ja tas notiks tā kā runa, kā to piefiksēt pēc tam pārējās skatās, viņam to runu nebūs redzēt, vai viņam nav jāspēj uz to vienkārši video, kā īsti kodolīt to apīt. Varbūt tas ir īpašnieku uzdevums, vienkārši veidot, jo varbūt tā var arī noteikti vērtēt arī paši īpašnieki, cik veiksmīgi viņš ir process, cik veiksmīgi viņš ir atzīst cilvēks, cik veiksmīgi viņš ir uzturējis istabu. Ja viņš slikti uzturēt istabu, vienkārši īpašnieku. Bet tas neviens var nepietīt, tas varētu būt pārāk grūti. Apmēram tik daudz uzņēmumu, neviens tās istabs, jo apmēram uzdevumi ir tik daudz, kas jāizpilda. Tur kā varbūt jāvien. Jā, varbūt tas būtu pakalpojums no visi no portāla turētājiem, kas tiks maksas pakalpojums, ka negrib kāds istabs sakāt, ka mēs sakāt. Audiāla teksts pārvēršana pa tekstuālu tekstu. Tas gan vēl tā ideja bija, ka tās idejas nāk, un kāds beigās tekstā un kāds beigās vizualizē. Tas kādam jādara. Tas idejas autors, bet tas ir par tādu turētājs. Vai vēl kāds jautājums? Ja ne, tad nākamā grupa, kur tā vēlās būt 2 grupas kopš? Mēs pēdējā. Jūs esat pēdējā? Mēs pēdējā.